Čau, čau, mani dārgie skatītāji, šodien ir 2. novembris, bet bebis man kaut kādīgi jau 3. dienu uzvedās diezgan netipiski, kā saka, savam raksturiņam. Viņš nav tā kā es, kad mūždien kaut ko ņemās un kaut ko darās. Vakardien es speciāli pat ieēdu diezgan daudz vētras putnas končas, saēdos daudz saldās pankūkas ar ievāriem, bet tās kustības, nu tādas ļoti minimālas, kā teikt, netipiskas viņai. Tāpēc sazinājos šorīt ar dakteri, vai es varu braukt klausīties sirdstonīšu, jā, un pamodos es ar tādu stingru vēderu, bet, nu, nav sāpes. Tas ir galvenais, ka nav sāpes. Man iet 33. grūtniecības nedēļa, bet, nu, priekšā ir brīvdienas, bet, nu, tomēr sirds mieram, es domāju, ka labāk aizbraukt uz tiem tonīšiem, un tad 11. man ir jābūt šodien Jūrmālas slimnīcā. Nu, tad ceru, ka viss būs kārtībā manai. Sēžu tagad vannā, netipiski pirmo reizi man tādi kadri, kad es sēžu vannā. Pirms dakteris nolēma tomēr, nu, bišķi tagad savest savu kārtībā un nomazgāties. Bet ielīdu vannā un, protams, vēders palika mīksts. Nu, netonizējās es tādā veidā, domāju. Ne jau, ka man tur caurē piemetās. Vēders palika mīksts, jā, tonus pārgāja. Un, protams, mazulītis sāka žagoties un sāka spārdīties. Bet, nu, tā kā vizīte man jau ir sarunāta, jā, daktori atbildēja uz 11. es varu droši braukt, ka viņai esot brīvs, bet, nu, tad es domāju, ka, nu, es aizbraukšu, ko tad es te mājās sēdēšu pie reizes. Nē, nu, tonizēties viņš tonizējās, bet, nu, pie reizes, lai paskatās tomēr, kā bebi sūtās, tas vienkārši tagad viņa pamodusies, no tās sirds mierām. Tā kā nedaudz garstāvoklis man uzlabojās, jo bebene sakustējās labi, tad es mazgāšos, taisos un braucu uz slimnīcu. Nu, visi esam izlīdušas abas no vannas, saģērbušās, vēl jāizžāvē matus. Jā, pie reiz tad es parādīšu, kāds izskatās puncīts man uz 33 nedēļām. Te bumbulis, drīz jau būs 34 nedēļas. Lūk, bišķi nolaidīšu. Tā. Nu, tā locēla maisa. Nu, lūk. Šāds te bumbulis, ka pat grūdniešu biks nedara. Cik forši bija vannā. Uzreiz tāds bezsvaras stāvoklis, punci tā nejūt. Izkāp uzreiz no vannas, uzreiz tāds liels smags. Tā, nu, lūk, šādi te mēs esam paaugušies, smuki. Nu, tad ko turēsim īkšķus? Turēsim īkšķus un dosimies pie daktera. Kamēr stāv luksuforā, redz, nopirku cienestiņu dakterei savādāk parastās končas. Šoreiz viņai prasu, nu tā kā man ārpus kādas rindas paņemts pēc tonīšiem, tad es viņai prasu, jau saļais. Ārpus kāds man paņem, tad es nopirku viņai mandarīniņus un riestiņus. Es vienkārši prasīju kādu našķi, viņam varētu vēlētos. Viņas ir tikai ne končas, nu jā, te jau daudzi jau parasti končas dod visu laiku. Labi, es esmu pie stūra, es nevaru. Tā, lūk, esmu jau pie Lielupes, tiltā, pie Rinčikā. Tu stāv krustojumā, tūlīt iedegsies mans sektoriņš un braucu visu. Kā vienmēr nav kur mašīnu nolikt. Krietnes gabaliņš bija no slimnīcas. Jāatstāja, reku, tur viens jau tur nolicis stūrī, tur, kur es pagājušais dabūju, kā teikt, krieviski štrāfu. Cēdeli bija jāsamaksā 40 eiro, bet jūs jau atceraties. Tie, kas mani skatās, tas jau jums viss ir zināms. Jā, kaut kad iepriekš es par to stāstīju. Reku vismaz ēnā rasno var nofilmēt. Rekur mašīnīt smuku stāvu. Un man nebija tik tuvu nolikta malē, kad es dabūju cēdeli. Nu, tad es nezinu,
kāpēc jūs zvanat uz grūtnieču aprūpi ar Zīdaini pie Marijas Mohovas. Prasiet reģistratorā. Dakteri Krūze, neanato. Viss kārtībā atkal, protams. Man pat nomērīja, nosvēra, bet pat es mājā pastāstīšu. Galvenais, ka bebim ir viss kārtībā ar sirsniņu. Jā, super. Tā kā es pieņēmu svarā tikai 900 grami. Rekur saldējumi, saldumi. Labi, tas jau nebūs man vienai. Padalīšos, taču es. Esmu beidzot mājās, tātad, es tikko paskatījos, tātad, jā. Jūs redzējāt, kā es mēru tonīšus, super, vislielākajā kārtībā, bebene vienkārši ir šādi tad arī gribās atpūsties un gulēt, jā, kad nav tā, ka visu laiku viņai tur jātusē kā mammai, kurai enerģija pārpilna ir pa 34 nedēļās, jā, rekur, ja 3-4 nedēļas atbilst visu laikam, bet vēders man ir izaudzis pa 6 centimetriem, apkārtnāts 6 centimetri. Redz, kur, ja bija 99, tas pat mazāk nekā mēnesis. Pēdējā vizīte man sanāca bija 9. datumā, tad šodien es biju 2. Tas turpat mēnesis nav pagājis, 3 nedēļas. Ārprāts, 6 centimetri. Un pats galvenais, jā, 900 grami tikai esmu pieņēmusi uz to fonu, ko parasti 4 kilo es pieņemos. Tagad es sveru rekur 72,3. Parasti, jā, parasti man 4 kilo nāk, un man skolotāji, pagriezīšu kameru, un man dakterē saka, ar savām bulciņu cepšanām, es vienkārši YouTube'ā tagad nelieku, ko es cepju. Es vienkārši taisu mazos video, tā saku, roļikus, rullīšus. Es tagad vairāk TikTokā filmēju, un jā, ja gribat varat man piesakot, es pat nezinu, kāds niks man tur ir. Ko? Tātad. Tur es tādus, man nepatīk tie garie šausmīgie videos, es pārgājos uz tiem īstiem vidikiem, jā, tad tur es, jā, lieku visāds, kā es cepju bulciņas un visu kaut kādus gardumus un našķus. Tātad, labi, tas tā. Jā, un dakteri man piesako, tāpēc viņi saka, kā tu vari pieņemties tikai par 900 gramiem, ja tu šitāds gardumus taisi. Oi, kā kustās, rekur. Kustās. Un redziet, atlika tikai pasūdzēties, kā es pirms tam teicu, jā, kad viņa ir ļoti mierīga. Paskatieties. Cilājās. Es teicu, ka viņa ļoti mierīga un atlika pasūdzēties, kad. Un viss sāka, kā saka, jā, pamosties. Ko, jā, tad, jā, paņēma asins analīzi uz dzelzi, es paprasīju, palūdzu, vai var to dzelzi, paņemt jūs regulāri dzeltās gan totēmu, gan tabletītes, jā, un man nācās pārcelt vizīti, šī vizīte man nebija ieplānota, man bija plānota 6. oktobrī sonogrāfija 3., bet tā kā man vēl ir pedagoģiskie kursi, tad es pārcēlu vizīti uz 13. datumu, bet tā kā šodien ārkārtas gadījumā mani pieņēma,
Un tad pie reizes arī nomērēja un uztaisīja, kā saka, tehnisku apskatu, tā kā viss kārtībā, turpinam augt. Jā, un tad pēc 2-3 nedēļām, kad man būs 3-7 nedēļas, tad man būs jāiet tā streptokoka analīze nodot. Un tas, ka puncis man tonizējās, viņa teica, tas ir tīri normāli, saka, drīz tev nāks klāt arī vēl sāpītes. Nu, es jau neatceros, tas jau man bija sen, nu, īstenībā atceros, jo to nevar tādas lietas aizmirst, nevar. Tas nekas, kad jau tūlīt būs 7-8 gadi pagājuši. Tātad tonizējās, var nākt klāt arī sāpītes. Tā kā man jau bebis ir numurs 6, kā saka, dzemde man ir, kā es teicu to vārdu? Kā es teicu? Dzemde jau ir man ar pieredzi, kad viņa ātrāk jau visu sāk reaģēt un kad šajā laikā, kad man ir tagad 33-34 nedēļas, jā, tas ir tīri normāli, kad viņa jau sāk tur trenēties, tonizēties, un drīz arī var gaidīt sāpītes klāt. Rekā cilājās. Jā, nu kaut kā tā, jā, un galvenais, ka viss ir labi. Jā, nu labi, tad nezinu pat ko teikt. Ambiks tur. Jā, mums ir grīda, īstenībā mēs kaut kā nav laika tos būvniecības video filmēt. Mums ir lamināts, tas ne pa tēmu, ka mums ir lamināts. Mēs liksim tad grīdu, bet droši vien, kad jūs redzēsiet šo video, man jau grīda jau būs uzlikta. Kaut kā tā, jā. Jo šajās brīvdienās mēs plānojam likt grīdu, jā, bet jūs šo video jau redzēsiet, kad jau man bebis jau būs klāt reālajā dzīvē. Tā kā jā, tagad ir pagaidz teica oktobris vispār, ne, šodien novembris, šodien ir 2. novembris, nākamais mēnesis jau ir decembris, un nākamā mēnesī mēs ieraudzīsim mūsu Olīviju droši vien, jā, tā arī paliksim. Ai, kā viņa rekur ņemās, Olīvija, un 2. vārdiņš būs Adelīna. Sādmule. Jā, rekur, to es jau parādīju. Jā, nu tad, rekā ņemās. Nu, ko tad jāpēd man tagad arī, jā, un jādarās. Labi, lūk, Dievs, 6 minūtes tas ierakstījuši jums. Viss labi, pagaidām ceru, ka patika video. Noteikti neaizmirst rakstīt arī, kā tev iet. Ja tev aug puncis, kā tev aug puncis, ja tev vēl neaug, tad kā tev sokās plānošanā, kādus vitamīnus tu dzer. Jā, nu kaut kā tā. Labi, pagaidām, čau, atā, bučās. Atā. Šādi te izskatās tie tonīši, rekur daktari ielīmējas ir, rekur kādas tās kontrakcijas ir, tie sitstoņi cipari, rekur te ir tie tonīši, kādi viņi ir, rekur. Oi, ko es te filmu? Nē, es YouTubā! Un šitā laikam ir dzemdes kontrakcijas, jā, šitā ir dzemdes kontrakcija. Un šitie ir tonīši, bet, nu, viņi teica, jā, viss ir ļoti, ļoti labi.